mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, es hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Nu, ko atbraucām uz kārtējo kempingu. Izstāsts šeit baigi zaļš. Šitā te mēs tūlīt te ieraktēsim mašīnu. Šādi. Te mums būs būda un dzīvojamā māja. Kempers maksāja 41 eiro. Šeit ir baseini, divi. Mazais bērnu un lielais baseins gan ir slēgts līdz 7, ja viņš strādā. Bet rīt no 10 viņš ir vaļā, rīt arī aiziesim nopeldēties. Nu, kempings ir liels. Iemetīšu arī lokāciju, kur viņš atrodas. Kaut kā tā, nu it kā forši. Bačiks strādā visu nakti, bērniem te kaut kādas padarīšanas, kaut kādas TV skatīšanās un tādas lietas, meitenes, lai iet un izpēta. Reku te ir Erika. Reku te var, tur ir mājiņas, es jau skatīju, kas te ir tas TV, tepat blakus. Burtis šitien paies priekš un pa kreisi. Šeit ir mūsu dušu. Jā, bet kā es nemāku līdz tudien aiziet, es pēc te kāds mēs braucām iekšā. Nu ko, šitādi uztaisīja nojumi. Ar galdiņu apakšā, un tur varēs pasēdēt, jo šonakt lietu soli. Tad šitā te var uztaisīt, nopirkt tādu tentu. Armijas veikalā pa 70 eiro. Bet katru reizi nodara, vai nu pret vēju, vai pret lietu. Bišķi parādīšu, kā vispār notiek kempingos, kurš nav bijis. Ir tās saucamās zaļās zonas, kur cilvēki novieto mašīnas vai telts, vai uzbūvē būdas, vai atbrauc ar saviem kemperiem. Un ir zonas, kur ir jau uzbūvētas mājiņas. Tās ir tā kā, nu var izdomāt. Blakus to var novienot mašīnu, kur nevar, tur ir ārā parkingā mašīna, respektīvi ir tādas lielākas mājiņas, tāda tik mājiņas, jā, un ir arī mazākas mājiņas, tādas baltās, nu, viņas dažādas, katrā kempingā tur ir savādāk, bet, nu, tās zonas tik un tā ir sadalīts, ir tās mājiņas, ir telšu zonas, ir arī tikai telts, kurās var mitināties, tie ir arī šādu veidu tipu mājiņu. Nu, tādas tā kā tipa vagoniņa tipa mājiņas, ja? Un attiecīgi pēc izmēru viņas ir lētāks vai dārgāks un kaut kā tā. Tā izskatās kempingos ārzemēs pārsvarā. Ir arī kempingi, kur ir tikai var novietot kemperus, vai nu mašīnas, vai nu teltis. Ir arī tāds variants, ja tur nav tādas mājiņas, bet nu pārsvarā jau visur ir šīs mājiņas, un tāpēc arī tā kā nu, daudziem nepatīk tur vazāt mantas līdz, viņi vienkārši atbrauc un mājā dzīvo, basēnā peldās un ķipa tā pavada atvaļinājumu. Šeit ir arī parasti kaut kādas trases apkārt, kur var staigāt, kur var ar velosipēdiem braukt un tādā veidā. Nu, tas ir tā īsumā, kurš nav bijis kempingos un kaut ko grib no tā viss saprast, ja? Nu, izstāsties apmēram kaut kā tā. Šeit ir arī veikaliņš, ir arī bārs. Bārs strādā visu nakti, arī vietējai kaut kādu gaitu tirgo. Tā kā, nu, kaut kā pret tām pēc atmosfēriski. Mēs ar Alisu aiziesim apstīties, kādas izklaides bērniem, ja ir vispār. Nu, kur tu redzēji kādu izklaidi? Šito te māju? Jā, rekur baseini. Nu, ok. Vai apsmies, kur vietējie tirgo. Oi, visādas gaļas. Ja? Reku ir toalets un dušas. Un šeit ir baseins, tas ir lielais baseins. Tur ir aiz stūri mazais baseins. Nu, atnāksim brītā šeit papļunčāties. Izstās jau baigi smuki. Nē, smuki izstās. Kas te vēl ir? Es gribēšu lielajā. Ielikt un peldēt. Nu, reku te ir kaut kāda piknika zona.
cilvēki tur var kaut ko gatavot. Un īstenībā es redzēju, kur var dabūt ritiņus Tur pabraukāt. kaut kāds tirdziņš, vai kaut kas tirgoja, pasīties, jā. Te var pabraukāt ar ritiņiem. Jā. Te visur Nu, apkārt. superīgi. Varētu pabraukāt ar ritiņiem. Tev jau nav rītdienas. Ir. Tur bija. Nu, un ko tu var nopirkt? Tur ir visādas. Hello? Bonjour. Tur visādas. Lele. Foršs lelīts ir nopirkt. Šitos te. Donati. Donāti. Un te ir visādi. Mamma, šitie varētu patikt. Šitādi. Varbūt. pasties. Jā. No. Ora kāda glīti. Jā, ir pēc naudas pakaļ. Forši. Un te ir visādi akmeņi. Man patīk. Not too high stone. Yeah, understand. Nice. Ok. Nu, jāiet līdz mammai un jāparāda viņai. Un arī Erkai, jo viņa par uztambūrē tādu ķirsīti. Nu, vot. Nu, šitā te izskatās. Tā, kur nav bijuši kempingos. Katrā kempingā ir kaut kas savādāks. Baigi atmosfēriski. Man patīk, tā ir tāda, ka savu veidu komūna, tur viss tā dzīvo, katrs uztēlē savu māju, tur uztaisa sev ēst, pēd, var atnākt uz restorānu, var iepirkties veikaliņā. Nu, baigi forši, man ļoti patīk. Labrīt, pamodāmies, augsts šodien, vējiņš pūš un tā, un 19 grādi. Izlēmām, ka neiesimies basēnā peldēties. Pa daudz vērs ir, ko meitenes jau pamodušās, kaut ko taisās. Man te bišķīt jāpastrādā, un tad jau mēs brauksim tālāk. Šodien atkal tāds tripiņš liels, kaut kādi 500 pār kilometri nobrauksim. Jā, nu, uz mājām bišķīt kā jau vairāk jāpabrauc ir, jā. Tagad šodien braucam, rītā iebrauksim Čehijā, klintis paskatīties. Tāds plāns pagaidām. Un pabaudīsim Čehijas garšīgos ēdienus. Nu, neko taisamies un noteikti kaut kas pa ceļām būs interesants, uzfilmēsim, papļāpāsim. Nu tā kaut kā. Jā, nu, katru rīt mums ir tāda ņemšanās, kad es no bagažnieka visu izkrāvēju. Šādi. Tad mēs pēdam, visu salokam un pēc tam visu apkai bagāžniekā. Leduskapis vienkārši ir burvīgs, viņš mierīgi strādā. Te man ir viss piekrauts, pilns, viņš strādā, pilns savu funkciju, superīgi. Akumulātoru nenosēdina pa visu nakti, kas ir baigi burvīgi, nevienu reizi vēl nav nosēdinājis. Un leduskapis vienkārši pa kaifam. Var atdzesēt alu, pienu, desu, var atdzesēt visu, kas nav slinkums. Un tā, labi, davai man jāiet bišķi pastrādāt, un tad mēs dodamies ceļā. Nu, ko nonācām līdz Vācijai? Dabujām bišķīt lietu. Palīja pa ceļam, pa nakti atkal soli lietu. Te es tādā laukumā, es jums parādīju tāds laukumiņš, stāvoklis vienkārši tāds, ka tur cilvēki nāk staigā un tā. Te arī kempers var novietot. Nu, vot šitā te es te iekārtojos stūrītī. Mēs tur taisam ēst, tagad vakariņas paēdīsim un tur iesim gulēt. Ja? Mierīgi, nevienam netraucējam, nav nekāda ūdens tilpuma tūmā, bet tas vēl tur nav. Tas nav tik būtiski, ja? Mašīnu vajadzēja novietot, lai būtu taisni. Uzliku šitādiem palikņiem, viņi izrādās, reku te tādi stāvēja vien kaudzīti. Nu, šitais akmeņas paliek, šoreiz šitā te iznāca varši. Nu, galvenais, lai būda ir taisni, jo redz mašīnai jums mazliet ir uz lejas slīps, un lai būda dabūtu taisni, tad pakaļ diezgan augsts reiz jāpaceļ, vai nu purns jāpabrauc lejā. Nu, šeit ir līdzens laukums, līdz ar to nācās šādi izdarīt. Bet, nu, visumā ok. Te mums tāda nometnīca. Nu, tā mēs te tusējam. Nu, kaut kā tā. Izgulēsimies. Tā jau iespējams rītā arī kaut ko uzfilmēs. Mēs rītā braucam un gribam nokļūt jau visdrīzāk kā Čehijā. Ja sanāks, nu tur diezgan gabaliņš ir ko braukt, jā. Nu redzēsim, kā tur sanāks pa laikiem. Bet, nu, tāda doma ir. Nu redzēsim, ja nē, tad vēl Vācijā. Un pēc tam Čehijā, tad Čehijā pastīsimies tur dažas lietiņas jau.
Un tad Pūlī ir mājas, nu, principā jau, zin kā, ceļojums jau iet uz beigām. Tagad ir tikai tīrais pārbrauciens. Kaut kur mēģināšu dronu pacelt, kaut kādās vietās šodien nenormāls vējš. Dronu vispār nepacēlu, neko neuzfilmēju. Nu tā kaut kā. Nu, pagaidām viss iet pēc plāna. Bet, sakot, pagaidām plāna nav, jo ceļojumu otro daļu es vispār neplānoju. Vienkārši iebakstu Google apmēram plus mīnus, kur braucam. Atrodu vietu, kur pārnakšot plus mīnus. Nu, tā ir viss plānošana. Un pa ceļam apstamies, varbūt kaut ko var iebraukt, paskatīties. Nu, tas arī viss. Nu tā. Reku, šitā vieta saucās šitā Atšērni kaut kāds. Atšērni. Te var braukt ar velopēdiem. Un tā kaut kā. Un, nu, kaut kāds trasīts ir sazīmēts, kur tu vēl braukt. Un, diezgan daudz tās trasīts. Nu, vot. Un te arī kaut kas tur ir sazīmēts. Kādas trasītas, kur. Nu, kaut kā tā. Kaut ko te vācietīši sazīmējuši. Kas te šeit? Nu te ir rādīts, kas cik gadus novārdās, ja nomet zemē. Nu, mēs nekad neko neatstājām. Mums nevajag, lai novārdās 500 līdz 800 gadus ceologus, ja? Mēs neko nemetam. Tā kā tā. Labi. Čau visiem, neskumstiet, uzlieciet kādu laiku. Un iesakiet mani kādiem citiem vēl ceļotājiem. Nu tā, lai tas pulciņš mums būtu lielāks. Un ko vakariņš pa pusē ir uztaisīts. Meitenēm te ir makaroniņi ar cīsiņiem un kečupu. Sieviņi reku taisīs tagad salātiņus. Tos esēdīšu un es te cepu. Viss šķiņķīši tādi. Ar kečupiem kopā tādas stāvīt. Nu tā. Tā mēs te pa mājiskam uztaisam, kas mums garšo, un to mēs arī ēdam. Nu ko, izgulējamies, baigi laicīgi savācāmies, pulkstens 10 izbraucām, 10 minūtēs. Šodien atkal tāds tripiņš, braucam. Turpinām braukt uz Pirtiņu pa 1 eiro litrā. Degviela Vācijā 2 arī maksā. Nu, bet mēs pildīsimies drīzāk Čehijā, jo man degviela Čehijai pietiek. Nu, kaut kā tā, nu, pagaidām braucam prātīgi. Esam ķipa ne Bāņa, bet, nu, valsts mēroga ceļu, kur var braukt, nezinu cik, bet es braucu 126 ātrāks nebraucu. Nav, kas teikt, vajag. Tāpatās ir 5 stundiņas jānobrauc prātīgi, vai tur būs 5 stundas un 10 minūtes vai 4 stundas un 50 minūtes tam gluži nozīmes nav. Nu ko, esam Čehijā, atkal jau esmu iekārtojies, vēl mantas palikušas ārā, vēl jāsamet iekšā atkal reku ir uzstādīt nojumīt. Nu, ja nu gadījumā lietas, tad smuku varam patvērties apakšā. Reku te arī brīvi ieeja uz augšu var tikt un tā. Leduskapim baigi foršā fīča, viņam ir USB ports. Un es te tāds vadiņu un hops. Un man ir LED apgaismojums, reku. Nu, naktī foršs, jā. Ir silts, kaut 22 grādi, nu priekš manis ir silts, meitenēm bišķi pa augstu. Un es Lidlā nopirku putekļu sūcēju tādu rokas. Bet cik visu laiku braucam un mašīna netiek sūkta, reku Alis nolēma šo lietu sakārtot un ir pieķērusies mašīnas izsūknēšanā. Vismaz, zin kā, būs patīkam braukt, nebūs tā kā piedrezāt. Ot, vieta izskatās šādi, ir tāda upīte, pieeja pie upes, respektīvi. Nu, ūdens tur tāds, bišķi tāds tumšs, varbūt ir lieti bijuši un tā. Bet, nu, diezgan caurspīdīgs vispār, nu, upīt tādu, tā kā abala varētu teikt. Es te iekūru ugunskura, pasildīties vakarā, padzert tēju. Bērns jau sēž sildās, nātrēs ieskauta.
un pārdomā ceļojumu. Visi ir kaut ko aizņemti. Viens sēž domā upmalā, viens staigā filmē, viens sūknē, sieva domā par labiekārtošanu un trauku mazgāšanu un ēst gatavošanu. Nu, mums tā visu darbiņu sadalīt. Nu ko, klausamies čehu dziesmas. Iebraucām ciematā Svinna, visdrīzāk Cūka. Nu, Svinna, kas var būt ar 2 N, Sviņa, visdrīzāk. Nu, tā mēs braucam, novācām mantiņas, visu sakopām, mēs sevus atstājām tīru vietu. Tagad braucam, pa Maksas šosei brauksim. Es apmaksāju 12 eirīšus, tas ir 310 čehu kronas, samaksāju uz 10 dienām. Apmaksāju Maksas ceļus. Braukšu uz tām klintīm, ko es te vakar teicu, kā viņš tur saucās, klintīm pateikšu. Prahovas klintis saucās. Nu, vod. Aizbraukšu uz Prahovas klintīm, nu, uzfilmēs. Svinna taču, nu. Sviņa, nu. Nu, vo. Aizbrauksim uz Prahovas klintīm, tad jau kaut ko mēs uzfilmēsim, nu. Neliels info par ceļojumu un izmaksām. Ceļojums ilga 23 dienas, kopā nobraucām 10 770 km, apmeklējot 9 valstis – Lietuvu, Poliju, Vāciju, Franciju, Spāniju, Portugāli, Gibraltāru, Andoru un Čehiju. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. For the money wins, he don't play for respect. Nu ko, atbraucām apstīties tās Prahovas klintis. Visu laiku esam braukājuši viņām garām, tad beidzot atbraucām paskatīties, kā tas izskatās. Tur kaut kāds noliktā mašīna, tagad ejam ar kājām, kaut kur tur nav ne jausmas. Varbūt būs iespēja ar dronu palidināt, pafilmēt. Tad tā es arī izdarīšu. Prahovas klintis ir smilšakmens klinšu sistēma Čehijas ziemeļos. Aptuveni 5 km uz rietumiem no Jičinas, Čehijas paradīzes reģionā. Klintīm ir aizsargājamas dabas teritorijas status kopš 1933. gada. Neparasto formu klintis ieguvušas vēja un ūdens erozijas rezultātā. May play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal the king in his hand when the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier, that the clubs are weapons of war. I know that diamonds made money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape Izdevumi. Jumta telts noma 675 eiro. Dzīvokļu īre 470 eiro. Nakšņošana kempingos jumta teltī 230 eiro. Maksas ceļi 12 eiro. Suvenīri 150 eiro. Pakalpojumi 40 eiro. Izklaides un apskates vietas 533 eiro. Pārtika 960 eiro. Restorāni 400 eiro. Degviela 1530 eiro. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. Kopā viss ceļojums izmaksāja 5000 eiro. Ja parēķina dienas izdevumus uz vienu cilvēku, tad sanāk 54 eiro.
7 naktis nakšņojām kempingos vidēji par 33 eiro. 5 naktis gulējām dzīvokļos vidēji par 94 eiro. 10 naktis gulējām teltī uz auto jumta pie dabas krūts. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds made money for this art. Šādi tas notiek. Nu, kurš nezin, kādā veidā tiek dzīvoklīši izīrēt, tad šitā tas notiek. Nu, pārsvarā visi ir kaut kādas kastītes ar atslēgām. Šādi izstāsta dzīvoklis. Te ir guļamistaba. Mums ar sievi guļamistaba. Tā, tiem tālāk. Šeit ir tualete ar dušu, tālāko, viss kārtībā. Un te būs otra istaba. Meitenes jums šitāda istaba. Izskatās gulta beidzot. Mēs būsim mežā. Un te ir televizors, ēdamzona Reku zvaigznes. un virtuvīte. Kas? Un reku ir dzeramais ūdens arī, kur. Es varu pieskarties. Nu, un šitāds dzīvoklītis maksā man ar visām atlaidēm 84 eiro sanāca. Nu, tīri okei. Nu, kā jums patīk? Paskaties, tulpes. Kā patīk? Būs okei? Kas te pa apgaismojumu? Nu, ko mums vakar pastaiga? Aiziesim apstīties, kur Lidls atrodās. Reku. Šeit tāda mājiņas, mukjāna, tas. Es nepaņēmu maku. Uz mani telefons ir tur saņems. Tu viens tas saka? Jā. Nu, vot. Jā, žapka. Kafē. Šeit ir benzīna tanks. Un cenas. Polijā. Bet tur rakstīts, ka 95. 98. nav tikai dīseles. Bet un viss pildās dīseli kaut kādā mullerā. Mēs arī gribējām to pildīt, bet baigi dārgi. Bet ja kaut kur atrast cenu kaut kāda €45. Nu, tas ir kaut kāda 6,20 viņa naudiņā. Nu, ja izdosies. Ja ne, tad ne. Vidū ir māja. Un vēl apkārt ir māja. Izskatās pēc kluts. Kluts, kas ir ielikus vidū. Māja. Nu, māju dizains te ir tāds Daudz dīvaini. autokomis F1. Pēc eļļas. Atnācām pēc eļļas un pēc ūdens uz Lidlu. Eļļa, ūdens. Re, kur ir eļļa, Un te ir tur ir ūdens. ūdens. Nu, bišķi vairāk paņēmām nekā vajag eļļu un ūdens. 30 eiro pa kāju. Bet labi, mēs paņēmām rītdienas ceļam kaut ko. Jo rītā tā baigā braukšana mums ir pār pa 1000 kilometriem. Šitien te meitenes jau kaut ko sāk ēst. Garšīgi. Nu, kaut kā tā. Tā kā ejam apakaļ uz dzīvokli. Rēkiņi. Nu, ko sveikiņi, kā ir rēkiņi? Mums ir izcepts pankūks. Lūks nost. Mums ir pankūks reku ar odziņām, mums ir lašmaizītes. Mums ir reku tomātiņi un tā. Nu, uztaisījām vakariņas šādā skaistā virtuvē. Nu, pat nekas nav izmētāts, juhaidī. Nu, forši šitā te reku. 4 tā apsēdīsimies pie galda un uzēdīsim vakariņas. Nu, teiksim tā, noslēdzošās vakariņas šajā ceļojumā. Nu, kaut kā tā. Nu, labi apetīti arī jums. Ja?
Un mēs ēdam. Labrīt, tauta! Šodien noslēdzošā diena mūsu ilgajam ceļojumam. Nu ko, izbraucām no Polijas, pulkstens ir pus 11. Datums diena. Pus 11. Jābrauc ir gandrīz 13 stundas, nu 12, teiksim tā. Bet ar visu apstāšanos, čurāšanu, ēšanu vispār, būs viss 14 stundas. Nu, tas nozīmē, kad Rīgā būsim mājās, būsim kaut kur apmēram 2-3 naktī. Jā, bet, nu, tas būs ok. Aizbrauksim mājās, izgulēsimies, un tad mums vēl vesela diena. Svētdiena paliekās, lai sakopot domas pēc atvaļinājuma, kuram uz darbu, kuram pie omas, kuram pie ārstiem un tādā garā. Pēc 800 metriem griez pa kreisi. Visā visumā ceļojums man patikās, jums arī noteikti, jūs jau šobrīd esat visu noskatījušies un redzējāt, kāda mums bija iespaida un protams, uzlieciet kādu komentāru, padalieties ar šo video un pārējiem video. Bēdīgs nebūšu, uzlieciet daudz laikus, lai YouTube'ā labāks man reitings ir un vairāk piesakotāji. Nu, kaut kā tā. Cik ir nobraukts? Šobrīd ir nobrauc 9640, mums vēl jānobrauc 1135, vēl jānobrauc, tas kopā būs 10,770 kilometri sanāks. Dienas? Bijām prom 23 dienas, jā. 5. augusts. Jā, tagad ir 5. augusts, izbraucām 13. jūlijā. Nu tā, bet nu, tie, kas sekoja līdzi, tie jau, kas skatījās arī visus video, tie jau visu zina un visu redzējuši un viss visdrīzāk ir paticis. Nu kaut kā tā, labi. Paldies, ka skatāties, paldies, ka sekojat līdzi. Paldies, ka liekat komentārus, paldies, ka liekat laikus. Plānosim nākošos ceļojumus un tad jau. Meitenes, kādi iespaidi? Erika, Alise. Tā tad viss ir labi. Jā, tā tad viss ir labi. Sieva, varbūt tur kaut kāds noslēdzušais vārds no tevis. Pēcgarš būs vēlāk, kad aizbrauc mājās un skatīsies video un bildes. Jā, parasti tā vienmēr mums ir. Kad viss nosēžās kad tas viss sakārtojās, viss, un kad jau esi mājās, jau esi jau savā ierastajā vidē, tad principā arī, sāk nākt tās domas, kas bija forši, ko varbūt vajadzēja mainīt, ko varbūt vajadzēja darīt savādāk, varbūt tā, varbūt šitā. Nu, tad tās domas sāk nākt jaunās domas, un tad gribās jau plānot nākamo ceļojumu. Tad, kad es ceļojumā procesā, tu nevari visu sagramot, vai ir tas, pēc tam tā paiet nedēļa, un tā, tā ir Jā. ceļot. Nu, šis bija mums tāds garākais ceļojums reāli. 23 dienas vēl bijām prom, un tik garš, es domāju, vairs neplānosies, jo mēs gribējām tomēr izbraukt to visu tālāko galu. Jo pat, teiksim, ja mēs aizplānojam nākamreiz braukt uz Grieķiju, tas ir daudz tuvāk. Tie vieni 6000 kilometri, un tas ir, zin kā, tāds jau sīkums priekš mums. Tā kā, visdrīzāk, ka būs Grieķija, Atēnas, visdrīzāk, ka tā kā kaut kā šitā. Šo nevar zināt. Bet, mēs vēl domājam. Varbūt Norvēģija 2. Varbūt Norvēģija 2. Varbūt Itālijas Zābaklis. Varbūt Itālijas Zābaklējas daļa izbrauksim. Tā tie plāniņi mazie, kas mums ir salikt, kas mums vēl ir jāizbrauc. Tad atliek Āfrika, Jaunzēlanda, Austrālija un šitas sasalums, kur ir... Gibraltārs. Nekāds Gibraltārā nav sasalums, bet tās Amerikai piedalošais, tas... Aļaska? Aļaska, ne, jā? Vai tad? Grenlanda? Grenlanda. Redzēt lielos pingvīnus. Tas tāds vaļas redzēt, ka pingvīns vajag sasalumā.
Pats galvenais, Aļas. lai jūsu sapņi sakrīt ar iespējām. Tā ir visu laiku bijis. Jā. Mēs tās iespējas cenšamies sakārtot mūsu sapņi pagaidām. Tātad nākošais gadu Aļaska. Nākošais gadu Aļaska. Ok, labi, paldies, mēs aizmuldējamies un sekojiet līdzi un viss būs forši. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds mean money for the sides, but that's not the shape of my eyes. That's not the shape of my eyes. That's not the shape.